Sveiki visiem! Laipni lūgti atpakaļ kanālā. Šodien mēs ienirsim haotiskajā, dīvainajā un pilnīgi smieklīgajā Gundara pasaulē. Piesprādzējieties, brāļi, jo šie stāsti ir trakāki par mucu ar piedzērušamies vāverēm. Būs asaras, būs pirdumi, būs jenocu prāta aptumsums. Jūs zināt, parasta diena Gundara dzīvē. Tātad satveriet savas uzkodas, iekārtojieties un sagatavojieties apšaubīt visu, ko domājāt, ka zināt par šo puisi. Ticiet man, būs jautri. Iztēlojieties, mēs esam bārā, vai ne? Labs laiks, visi atpūšas. Gundars ir tur, izskatās, ka tikko iekarojis Everestu, dzer alu, it kā tā būtu viņa pēdējā. Pēkšņi mūzika apstājas. Klusums. Tad no mūzikas automāta sāk skanēt Selīnas Dionas My Heart Will Go On. Pilnībā Titanika tēmas dziesma. Visi skatās apkārt, piemēram, kurš pasūtīja emocionālo sabrukumu. Un tad mēs viņu redzam. Gundars, asaras rit pa seju, turot alu kā rozas peldošās durvis. Izrādās, čalis ir slepens Selīnas Dionas fans. Kurš gan zināja? Pilnībā neglīta raudāšana, puņķu burbuļi, viss komplekts. Vīrišķīgas asaras? Pat ne tuvu. Tas bija tīru, neviltotu emociju ūdenskritums. Zvēru, es domāju, ka viņš ielēks tuvākajā ūdenstilpnē un atkārtos filmu. Labākā daļa, kad mēs viņam vēlāk par to jautājām, viņš visu noliedza. Apgalvoja, ka tas bija tikai sviedri no alus. Protams, Gundar, sviedri, kas aizdomīgi smaržo pēc salauztas sirds un nožēlas. Mēs tev ticam. Tātad mums ir mierīgs vakars pie Gundara, vai ne? Tikai daži čaļi tusējas, spēlē kārtis, varbūt dzer alu. Standarta brāļu lietas. Pēkšņi kāds klauvē pie durvīm. Gundars, būdams laipns saimnieks, pieceļas, lai atvērtu. Un tur stāv, visā savā krāšņumā, sieviete. Bet ne tikai jebkura sieviete. Šī dāma bija saposusies, lai nogalinātu, un ar nogalinātu es domāju apturētu satiksmi, izslēgtu internetu, izraisītu globālu aptumšošanu. Gundara žoklis nokrita uz grīdas. Mēs visi vienkārši skatāmies, mēģinot apstrādāt to, ko redzam. Izrādās, Gundars bija terzējis ar kādu tiešsaistē. Un, teiksim tā, lietas pazuda tulkojumā. Viņš domāja, ka viņa nāk uz draudzīgu sarunu. Viņa domāja, teiksim tā, ka viņa atnesa savu spēli. Neveiklība bija tik bieza, ka to varēja griezt ar nazi. Mēs runājam par pīča neveiklības līmeni. Gundars kaut ko noburkšķēja par pārpratumu. Sieviete viņam uzmeta skatienu, kas varētu izkausēt tēraudu. Un tad, tāpat kā viņa parādījās, viņa pazuda. Mēs viņu vairs nekad neredzējām. Bet cilvēki, tas vakars bija leģendārs. Gundars iemācījās vērtīgu mācību par iepazīšanos tiešsaistē un pārprašanas briesmām. Vai varbūt viņš to neiemācījās, kas zina ar šo puisi? Jūs zināt, kā tas ir, dažreiz jums vienkārši jāizjoko savi draugi. Tas ir brāļu kodeksā vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad dabiski mēs nolēmām izvēlēties Gundaru par mērķi. Plāns? Vienkāršs, bet elegants. Aizstāt viņa dezodorantu ar Limburgas sieru. Mēs domājām, cik gan slikti tas varētu būt vai ne. Tas ir tikai siers. Ak, cik mēs kļūdījāmies. Mēs ielavījāmies viņa vannas istabā, nomainījām dezodorants stienīti pret perfekti veidotu Limburgas siera gabalu un gaidījām, kad notiks maģija. Un zēn, tā notika. Nākamajā dienā Gundars ienāca istabā, un tas bija kā bioloģisko apdraudējumu zona. Smarža mūs skāra kā sitiens pa seju. Tas bija tā, it kā 1000 sviedrainu zeču būtu mīlējušās ar atkritumu konteineru uguni. Gundars, būdams neuzmanīgs puisis, sākumā pat nepamanīja. Viņš vienkārši turpināja savu dienu, atstājot aiz sevis ožas iznīcības pēdas. Cilvēki ģība, suņi gaudoja, putni krita no debesīm. Labi, varbūt es pārspīlēju, bet tas bija slikti. Sliktākā daļa – Gundars vainoja Henču. Viņš zvērēja, ka Henčam bija kāda veida gremošanas problēma, un ka viņš bija šīs nešķīstās smakas avots. Nabaga Henčs to nevarēja aizmirst nedēļām ilgi. 4. nodaļa – nozagtie kokmateriāli. Šoreiz Gundars nolēma, ka viņš uzbūvēs terasi. Neprasiet man, kāpēc, viņš vienkārši pamodās vienu rītu un pasludināja sevi par Bobu būvnieku. Tātad viņš dodas uz kokmateriālu noliktavu, piekrauj savu kravas automašīnu ar pietiekam daudz koka, lai uzbūvētu nelielu ciematu un dodas mājās. Bet te ir lieta. Gundara kravas automašīna ir tikpat uzticama kā papīra maisiņš viesuļvētrā. To kopā satur līmlenti, lūkšanas un tīra gribas spēks. Tātad, braucot pa ceļu, notiek neizbēgamais.
Kravas automašīnas apakša izkrīt un visi koku materiāli izlido. Mēs runājam par koka dēļiem, kas izkaisīti pa ceļu, kā šausmīgi nepareizi aizgājusi dženga spēle. Automašīnas griežas, cilvēki signalizē, tā ir haoss. Ko dara Gundars? Vai viņš apstājas, mēģina savākt koku, atvainojas par sagādātajām nērtībām? Nē, viņš nospiež gāzes pedāli un aizbrauc, atstājot aiz sevis iznīcības pēdas un apmulsušus autovadītājus. Vēlāk tajā pašā dienā mēs tusējamies, un Gundars stāsta mums par to, kā viņš apmānīja kokmateriālu noliktavu, aizmūkot ar koku. Mēs vienkārši paskatījāmies viens uz otru, papurinājām galvas un pieņēmām, ka tā bija tikai vēl viena diena Gundara dzīvē. 5. nodaļa – operētā frizūra. Tātad Gundars nolēma, ka viņam vajag frizūru vai ne. Parasta, ikdienas aktivitāte. Izņemot to, ka Gundars nedara neko parastu. Viņš dodas pie šī friziera vai ne, bet ne tikai jebkura friziera. Šis puisis ir pazīstams ar savām unikālajām metodēm. Mēs runājam par frizūrām, kas ietver uguni, motorzāģus, varbūt pat dzīvu dzīvnieku vai divus. Labi, es pārspīlēju, varbūt, bet šis frizieris bija bēdīgi slavens ar to, ka cilvēkiem piešķīra visneiedomājamākās frizūras. Gundars iziet no šīs vietas, izskatoties kā krustojums starp gaili un čiapet. Es runāju par matiem, kas slienas visos virzienos, dažādās krāsās, skūtiem rakstiem, kuriem nav nekādas jēgas. Tas bija sliktas gaumes šedevrs. Labākā daļa – Gundaram tas patika. Viņš staigāja pa pilsētu tā, it kā atrastos uz skrejceļa, lepni demonstrējot savu frizūru. Cilvēki bija pārāk nobijušies, lai kaut ko teiktu, tāpēc viņi vienkārši pieklājīgi pasmaidīja un lēnām atkāpās. Nedēļām ilgi mums bija jāpacieš Gundara matus ceļošie. Paredzēts vārds – stāsti par viņa māksliniecisko frizieri. Viņš pat mēģināja mūs pārliecināt doties tur sakārtot matus. Mēs pieklājīgi atteicāmies, bet kaut kas man saka, ka šī nebūs pēdējā reize, kad Gundara māti kļūs par publisku skatu. 6. nodaļa – Niezošais dindālis. Vienu vasaru mēs visi bijām šajā āra festivālā, vai ne? Ādiens, mūzika, laba atmosfēra, viss komplekts. Gundars ir tur, protams, pieēdās ar dindāli, it kā tie ietu no modas. Un tad tas notika. Viņš iekožas un viņa acis ieplešas. Viņš sāk vēdināt muti, izdodot dīvainas skaņas. Izrādās, viņš bija apēdis dindāli, kas bija karstāks par saules kodolu. Es runāju par asuma līmeni, kas varētu izkausēt tēraudu. Gundara seja kļuva sarkanāka par pašu dindāli. Viņš svīst, viņš elso, viņš dejo to mazo deju, ko jūs dejojat, kad jūsu muti deg. Mēs cenšamies nesmieties, bet tas ir grūti, jūs zināt. Viņš skrien uz tuvāko stendu, izmisīgi meklējot kaut ko, jebko, lai remdētu liesmas, kas plosās viņa mutē. Viņš satver pirmo lietu, ko redz, kas gadās būt pudele ar Sriraka. Jā, Sriraka. Gundars savā bezgalīgajā gudrībā nolēma, ka labākais veids, kā cīnīties ar uguni, ir ar lielāku uguni. Viņš izdzer veselu pudeli Sriraka, un es varēju redzēt dūmus nākam no viņa ausīm. Teiksim tā, ka viņš pārējo festivāla daļu pavadīja ar galvu iemērktu strūklakā, klusi vaidēdams par dedzināšanu. Stāsta morāle: nekad nenovērtējiet par zemu pikanta dindāļa spēku un Gundara apšaubāmās lēmumu pieņemšanas prasmes. Tātad mēs nolēmām doties uz pilsētu, uz izvirtības un apšaubāmu lēmumu nakti. Jūs zināt, kā parasti. Gundars, būdams Gundars, uzstāja, ka būs norīkotais šoferis. Mēs mēģinājām viņam pateikt: vecīt, tev radīsies kārdinājums, bet viņš negribēja klausīties. Pārtinam dažas stundas uz priekšu, un mēs esam bārā labi pavadot laiku. Šoti tiek pieņemti slikti lēmumi, jūs zināt, kā tas ir. Un tad mēs viņu redzam. Gundars, mūsu tā saucamais norīkotais šoferis, šūpojas uz kājām, acīs ļauns mirdzums. Izrādās, Gundars bija atklājis slepenā malka mākslu. Katru reizi, kad viņš domāja, ka mēs neskatāmies, viņš iedzēra malku no jebkura dzēriena, kas bija viņam vistuvāk. Līdz nakts beigām viņš bija vairāk apreibis nekā mēs visi kopā. Mēs sakāpjam viņa automašīnā, kas, godīgi sakot, bija nāves slazds uz riteņiem, pat tad, kad viņš bija prātīgs. Gundars nospiež gāzi, un mēs dodamies ceļā, traucoties pa ielām kā piedzērusies flipera bumbiņa. Mēs kaut kā tikām mājās dzīvi, bet ne bez dažiem kritiskiem brīžiem. Teiksim tā, ka šī nakts nostiprināja Gundara reputāciju kā puisim, kuram nekad nevajadzētu uzticēt norīkotā šofera lomu.
8. nodaļa – Limburgas pirdums pie Ziemassvētku eglītes. Tā ir Ziemassvētku vakars, vai ne? Svētku noskaņa, dāvanas zem eglītes, viss komplekts. Gundars ir tur, valkājot nedaudz šķībi, uzliktu Ziemassvētku vecīša cepuri, acīs mirdzums. Viņš visu dienu ir našķojies ar Limburgas sieru, jo, protams, viņš to dara. Mēs visi esam sapulcējušies ap eglīti, dziedādami dziesmas, slikti, kad pēkšņi gaisu pāršķeļ skaņa. Skaņa tik pretīga, tik spēcīga, tik pilnīgi atbaidoša, ka tā varēja nākt tikai no viena avota – Gundara un viņa Limburgas siera darbinātajām zarnām. Smarža mūs skāra kā vilnis, acu mirklī atbrīvojot telpu. Mēs runājam par smaku, kas varētu saraudzināt pienu no jūdzes attāluma. Ziemassvētku eglītes lampiņas mirgoja un nodzisa, it kā pat tās nevarētu izturēt gaisa toksiskumu. Gundars, būdams Gundars, tikai paraustīja plecus un teica: ups, tas noteikti bija suns. Sons, nabaga, nevainīga radība, paskatījās uz mums ar nodotām acīm, it kā sakot: pat nemēģiniet novelt vainu uz mani. Pārējais vakars tika pavadīts, mēģinot izvēdināt māju, vienlaikus rīstoties no Limburgas siera un nožēlas aromāta. Teiksim tā, ka Ziemassvētku uz visiem laikiem paliks atmiņā kā gads, kad Gundars pārvērta savu gāzu izdalīšanos par ieroci. 9. nodaļa – Iznīcinātā jenocu ligzda. Kādu dienu Gundars nolem, ka viņš iztīrīs bēniņus. Es zinu, pat doma par Gundaru tīrīšanu ir smieklīga, bet uzklausiet mani. Tātad viņš paķer slotu, kuru esmu diezgan pārliecināts, ka viņš nekad agrāk nav aizticis, un dodas uz bēniņiem. Mēs dzirdam daudz trokšņu, daudzīšanās, un to, kas izklausās pēc vāveru ģimenes izlikšanas no mājām. Tad klusums, mēs visi apmaināmies ar nervoziem skatieniem, domājot, kādu katastrofu Gundars šoreiz ir atlaidis pasaulē. Viņš nāk lejā, pārklāts ar zirnekļu tīkliem, putekļu zaķiem pieķeroties pie viņa drēbēm kā pūkainiem aksesuāriem. Viņš triumfējoši smaida, rokās turot saplēstu, tukšu putna ligzdu. Izrādās, Gundars savā bezgalīgajā gudrībā bija sajaucis jenocu ligzdu ar putna ligzdu. Viņš bija bakstījis un dūris to ar savu slotu līdz nabaga jenotu ģimenei. Nebija citas izvēles, kā pamest savas mājas un bēgt, lai glābtu dzīvību. Mēs nākamās dažas dienas pavadījām, mēģinot pierunāt traumētos jenotus atgriezties savā ligzdā, kamēr Gundars neuzmanīgs kā vienmēr lielījās ar savām eksperta tīrīšanas prasmēm. 10. nodaļa – Degvīna smaka un nemazgātas zeķes. Šoreiz mēs devāmies makšķerēšanas braucienā. Tikai daži čaļi, ezers un pārāk daudz degvīna. Kas varētu noiet greizi, vai ne? Ļaujiet man pastāstīt, ar Gundaru iesaistītu diezgan daudz kas. Mēs esam ārā uz laivas, spīd saule, zivis koš, un Gundars ir diezgan pamatīgi iedzēris degvīnu. Es runāju par dzeršanu tieši no pudeles. Pēkšņi vējš mainās, un pār mums velk smāka, smarža tik spēcīga, tik asa, tik pilnīgi atbaidoša, ka tā varēja nākt tikai no viena avota – Gundara nemazgātajām zeķēm. Tagad es nerunāju par jūsu vidējām parastām smirdīgām zeķēm. Šīs zeķes bija nākamā līmeņa. Tās bija kā apavu Černobiļa, izstarojot smaku, kas varētu izkausēt tēraudu. Izrādās, Gundars bija nolēmis izvēdināt savas zeķes, pakarot tās uz makšķerēm. Kā jūs varat iedomāties, tas nebeidzās labi. Zeķes visu dienu bija marinējušās saulē, absorbējot siltumu un atbrīvojot smaku, kas varētu nogalināt mazu dzīvnieku. Pārējo makšķerēšanas brauciena daļu mēs pavadījām, mēģinot izvairīties no toksiskā mākoņa, kas sekoja Gundaram un viņa zeķēm kā slikta zīme. Teiksim tā, ka šis brauciens mums iemācīja vērtīgu mācību. Nekad nedodieties makšķerēt ar Gundaru un viņa veļu. Līdz nākamajai reizei. Tātad lūk, jums tas ir. Tikai neliela daļa no Gundara mežonīgajiem, trakajiem un dažreiz pilnīgi pretīgajiem piedzīvojumiem. No emocionāliem sabrukumiem Selīnas Dionas dēļ līdz Limburgas siera pirdumiem kā ierocim, šī puiša dzīve nekad nav garlaicīga. Ja jums izdevās izdzīvot šos stāstus, neapšaubot savu saprātu, apsveicu. Jūs oficiāli esat Gundara izdzīvotājs. Nesājiet šo goda zīmi ar lepnumu, mans draugs. Paldies par skatīšanos visiem! Ja jums patika šie dīvainie un smieklīgie brīži, noteikti atzīmējiet ar patīk, komentējiet un abonējiet, lai uzzinātu vairāk traku stāstu. Tiekamies nākamreiz!